mākslīgās, un tās ir visas lielas. Nebūs jums te. Mākslīgās vai dabīgās? Te nav dabīgās. Paldies. Niknis Jānis, reku. Nāk Jāņi. Visi niknie Jāņi dzed savu niknumu laukā. Sveiki, man sauc Mārtiņš. Izgatavoju šitādu salas kausus no ozola koka ar kapara stīpām. Viss kā tagad uz latiņiem tādi stāv. Alus kausiņi. Īsti latviešu kausus. Ar bišu vasku ievaskots no iekšpuses, no ārpuses. Gatavs darbam. Gatavs lietošanai. Tā. Visi trauciņi ir darināti spodnieku ripas un apdedzināti atklātās malkas ceplī, pēc tam svēpēti, tāpēc tas tumšais tonis ir. Un cepli kurina ar malku un vajadzīga apdedzināšanas temperatūra ir virs 1000 grādiem, līdz 1100, jo 1150 grādos Latvijas māls jau izkūst. Un pēc tam cepli samet vēl malku un viss aizmūrē ciet. Tad dūmos maina savu krāsu, māls paliek tumšāks, te ir tāds zaļganas tonis, citam ir atkal melnāks. Un patiesībā tas interesantākais ir tas, ka nekad no cepļa ņemot ārā īsti jau nezinu. Pirms tam kādā krāsā un kāda raibumiņa, tad tā kā ceplis ir liels mākslinieks. Nu, kā jau Jāņos, latvieši ir liela alus dzērāji, un te ir tāds kārtīgs aluskauss uz litriņu. tā, lai nepietrūkst, jā. Pietiks, jā? 40 pret 6 cm. Vienmēr cērot. Gudrības pati, pa cik dejoju, zinu, kā vainags bija, un 3. gadu jau tirgojamies. Tā ir uzsēšu, pasakot Zanda un Zaptiena ar Vācijā. Nē, tā ir demokrātiskā Vācija. Nē, tas pašs paņem. Jā. Nē, jūs varat darīt tā. Izteikšu piedāvāt. Lielais iesaiņojums, 5-litrīgais iesaiņojums. Maksā tikai 6 latu. Jā. Tu te esi ieciklējies šinai vietā? Nē, no te maziem jāpaņem, kādreiz ir. No kurienes jūs esat? No Auces. Ko? No Auces. Te man netāls. Tad tu aizbrauc. Vai apēdīsiet tikai šito te vafelīti? Nē, es vafelīti nomišu. Nu, labi. Esam labdien no skrīveriem, bet braucam jau laikam gadus 8 uz Jelgavu, uz visiem lieliem svētkiem. Taisam no svaiga gotiņas pilnpieniņa, protams, arī garšvielas audzējam lielāko tiesu paši, izņemot mandeli, tā nu gan pie mums neauga. Bet tā jau ir tomēr čaubaliņā, es domāju. Un tas jau mazāk būs tur viss tas simts. Tad tā ir augstākā kvalitāte. Pat tieši šitiem gadiem, šodien jau man ir 12 gadu, kā sieru sāk vārīt. Ir jau atzīti, ziniet, viss kā izstāsts, arī viss tauta atzinos par kvalitāti, jo neliekam ķīmikalīs nedodam ne lopiem un neliekam ne sierā un nestaisam kilogramu vietā no 1,3. Nu, tāpēc tomēr tā ir kvalitāte, ir cilvēks var apmānīt 1-2 reizes, bet vairāk nevar. Tāpēc jau arī gaida mūs visur un arī esam šodien Līgos svētkos. Tā kā līksmus Līgos svētkos visiem Jelgavā. Nu, ietras pēc iedodot to jēru. Kam jūs? No Sveicis. Šito jūs nedavat? Mums ir arī vizitkarti varam iedot un cepjam uz vietas smaizīt mēs. Strādājam otrdienās un piekdienās no 5 līdz 9 vakarā. Un uz vietas var iegādāties siltu maizīt. Tā, cik daudz jūs gribiet? Tā, tagad sāc strādāt. Nu tādu nelielu šķēli. Jā. Šādu? Mazāku varbūt. Ko tādu? Tā, cik latu? Vairāk tādu. Attādu.